pēdējais, kas tapa mūsu koprojekts. Sākās viss ar to, ka es zināju, ka šeit būs kaut kas tāds, aiz kā noslēpties no kaimiņiem. Jā. Pirmais bija, ka sarēķināju, kas taisa šos darbus oriģināli, un tas cipars bija kosmos. Un man ar Renāru jau bija izveidojusies laba sadarbība. Sēta, vārti, otri vārti. Es uzzvanīju Renāram, klausies, tev profili ir rāmīt, nevar sametināt. Un man patīk tā attieksme, nevis, nē, nevar, mēs to nedaram. Bet ir, interesanti, gan jau, ka varam. Un tas sākās, pirmais, es teicu, uztaisam tikai karkas 4. Un tev viņi krita azartā un davai mēs tur tālāk, kas tev tur paredzēts un varbūt kaut kas sanāk. Un tad jau tur iesie konstruktori, rasējumi, ārpāris šķērsījām, noturības, tad bija uzprasīja vēl dāmai, kā tas viss beigās izskatīsies, ne tikai stabili, bet arī smuki. Un ļoti pretimnākoši labi termiņi ievilkās tur, bet to var saprast darbinieku trūkums, citu objektu. Šitais viss no nulles, viņiem nebija neko atspiesties, neko sarēķināt, neko. Un es arī rēķinājos, ka mēs kaut kur no līdz būsim, un naudiskā ziņā nekāda pārsteiguma nebija, kās 5 kreklas noplēšu vai ļoti adekvāti. Visu sarunāja, visu sarganizēja, sarēķināja, samērīja, komunicēja, cepar nost. Kas tā īsti ir par konstrukciju? Viņi saucās pergola, jā. Tas ir rāms, jā, šeit. Mēs likām, jo es tā gribēju ideju, ka mēs varam aizbīdīt ciet kustīgi elementi. Un tā tad vasarā man ir austrumu saule, pirts vaļā. Un, teiksim, ziemā jau ar saulīt piesildu, un man minimāli jālaiž kaut kāds pūtējs, lai būtu plusā, lai nekas neaizsalst. Šitai te mehānismi viņi paši sakontaktēja, tās žalūzijas. Tās tepat Latgalē kaut kur uztaisīja. Viņi iedeva pēc mēra, viņas ir nestandarti. Ja bija standartā tur pusmetis metis, tad šis ir viengabalains, tur divīts kaut kāds. Jā. Tāpat arī sāni kustās, es varu uziet, un aiz mani malka, es varu aiziet pakaļ. Jā. Nu, tās tas projekts. Jā. Nu, ir bijuši jau cilvēki, dēlīši es gan pats meklēju, un dēlīšas kaut kur no Mērsaka, man liekas, ceļoja termokoksne, ņēma termokoksni speciāli tāpēc saules pusi, mazākas temperatūra izmaiņas, lai vērpe nav, lai viņi nemainā savu, netais vēdā. Kā viņi kalpos, to mēs skatīsimies. Un sākumā bija domājis vispār tikai taisīt 4 kājas un šos te iekšu visu no koka pats salikt. Jā, instrumenti ir un abas rokas nav kreisās, jā. Bet viņi jau krita azartā, kas tev tur tālāk? Iedod, mēs tev pazīmēsim, tu tikai sačakrēsi, jā. Un tā viņi krita azartā un jau paši tālāk sazīmēja un izplānoja šos te konstrukcijas samērī. Man palika tikai atrast žalūziju dēlīšu, ko arī mēs vienojāmies kādi maksimālie, minimālie biezumi, maksimālie, minimālie garumi, skaits. Es tur rezervu paņēmu, tur atvedu, novienojos. Es jau iedevu viņiem kontaktus, viņi uz priekšdienām jau lai var komunicēt par tiešo un nākamo projektu. Un kaimiņš jau interesējās, jau nākamā terasa, kas jau teica, otrs kaimiņš, jā, šitais interesanti. Vēl te bija ciemos jau šitais interesanti, kur taisīja. Es jau esmu Krievakaru numuru jau padevis tālāk. Protams, tas kaut kādas tur naudas, kamēr sarēķinās un kā, bet es ļoti ceru, ka nav pēdējā, ka pirmā, bet ne pēdējā, ko mēs esam realizējuši. Ir patīkami strādāt ar klientiem, kuri nāk ar savām radošajām idejām un vēlmēm. Mūsu uzdevums bija precīzi saprast Kārļa vēlmes, viņa to vīziju un to, teiksim, izstrādāt mūsu to tehnisko risinājumu, lai šī pergola būtu funkcionāla, droša un tai pašā laikā arī viegla. Pergolas, teiksim tā, nav mūsu ikdienas projekts. Tas ļauj mums arī nedaudz savas domas novirzīt no ikdienas lietām, kas ļauj uzņemties jaunas izaicinājumus un varbūt atrast arī jaunas inovatīvas un tehniskos risinājumus, paplašinot tādējādi savu pieredzi. Protams, gala rezultāts ir ļoti labs, ir gandarījums par to, ka tiešām izdevās tas, ko mēs gribējām, un arī klients, tā viņa vīzija un mūsu tas tehniskais risinājums.
Mūsu darbs nav tikai par konstrukcijām, tas ir par dzīves kvalitātes uzlabošanu mūsu klientam un arī komfortu.